Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Par socioloģiju un jautājumiem, kas vēlētājiem ir būtiski. Šodien saruna ar pētījumu centra SKDS direktoru Arni Kaptiņu. Labdien! Viena lieta, ar ko nāca klajā viena kustība, bija tas, ka nepieciešams ir mainīt vēlēšanu sistēmu. Vai ir kādas aptājas, kas rāda, ka ir pieprasījums pēc tā? Tam ir kaut kā 10 gadu vecu dati, ja, kur mēs prasījām citu starpā, cik apmierināti jūs esat ar patreizējo politisko sistēmu Latvijā, ja, un tad vēl pēc tam paskaidrojot, kas ir politiskā sistēma. Ja. 19% tikai bija apmierināti, 2/3 teica, ka viņi neapmierināti. Cik apmierināti jūs esat ar pašreizējo partiju sistēmu, kur viena uzskata, ka tā ir slikta, sevi izsmēlus, šajā jomā nepieciešams reformas, cita uzskata, ka tā ir laba, atbilst modernas, demokrātiskas valsts prasībām, bet krīžu cēlonis ir citi iemesli, piemēram, konkrēti politiķa nekompetence. Ja? Pilnīgi tas arī mūsdienām ir attiecināms. To, ka tā esošā partiju sistēma būtu laba, ja pirms 10 gadiem 6% teica. 50% teica slikta, ja. Mums nepatīk, kā šitas strādā, ja. Kopš tā laika ir pagājušas vairākas vēlēšanu sezonas, un tad, piemēram, kaut kādi netieši rādītāji, kur ar kaut kāds viens indikators, ko mēs regulāri mēram, mēs prasām, kā tad vai kopumā situācija Latvijā attīstās pareizā vai nepareizā virzienā, ja. Tas ir ļoti svarīgi, tas tā pa lielam mēs ejam pareizi vai nepareizi. Tie, kas saka, ka mēs ejam pareizi, ka situācija Latvijā attīstās pareizā virzienā, tagad pēdējie mēneši zem 20%, jā, te man ir 16, 14, 18%, 2/3, 3/4 saka, nē, patiesībā tas virziens ir nepareizs, mēs ejam purvā, jā. Un tas ir ilgstoši tā. Mēs šīs indikātors mēram jau ļoti ilgi, jau man šķiet vairāk kā 10 gadus, jau 11 gadus, jā, un tur ir vienīga bēda ielēja, jā, un mēs redzam, kad vēlēšanas nāk un iet, un tur tās valdības mainās, un tās koalīcijas tā kā citas. Bet tie bāziskie, teiksim, sabiedrības noskaņojumi, arī savā ziņā veselības rādītāji, viņi nemainās. Bet, teiksim, tā pati uzticēšanās, kur mēs, ja ņemam Eirobarometru pētījumus, mēs varam salīdzināt citām Eiropas valstīm, tur parlamentam, valdībai, ja. Latvijā viņi ilgstoši, tur kopš laika gala Latvija tur to topu lejas gala. Ja ir tāds pieprasījums pēc kaut kādām pārmaiņām, vai ir vēlētājiem arī kādas idejas, ko tieši viņi gribētu redzēt, vai arī viņi gaida vēlēšanu sistēmas maiņu, jā. Ja nav debates, ja nav piedāvājumi, ja nav argumentācijas, ka pašiem cilvēkiem varētu kaut kas būt, nē. Bet tas, kas viņiem ir dziļa neapmierinātība ar esošo sistēmu, jo viņi redz šīs sistēmas rezultātu un darba augļus. Viņi to patiesībā paši jūt. Ja šī neapmierinātība tik sen jau ir, jūs minējāt, ka tie jau ir daudzi gadi, kad tā neapmierinātība tikai pieaug. Mums laiku pa laikam parādās, uz katrām vēlēšanām faktiski parādās kāds jauns politiskais spēks, kuram ir panākumi. Bet tas, ka šis politiskais spēks lielākoties arī pēc tam kaut kā pašķīst, vai tas nenozīmē, ka to jauno piedāvājums nav bijis nekad tāds, kur cilvēki patiešām varētu pēc tam paust to savu vērtējumu, ka jā, te ir tas, ko es gribēju, te ir tie, kas mūs vedīs uz augšu pareizajā virzienā. Kā darbojās un strādā mūsu patreizajā politiskā sistēma, un arī te es šeit esmu šajā jautājumā diezgan pesimistisks un bēdīgs, ja. Jūs pareizi iezīmējāt, ja, kad ļoti daudzās vēlēšanās parasti bieži, vismaz pēdējā laikā tā ir uz vēlēšanām, parādās kaut kāda jauna partija, kur iegūst ļoti labus rezultātus. Bet mēs redzam, ka tās jaunās partijas, ja, ka viņas nespēja apnest neko jaunu, ja, ka patiesībā ne tikai nekas jauns, bet patiesībā ir vēl sliktāk. Tās partijas pat cik formāli, juridiski tās ir partijas, ja, bet patiesībā kaut kāda flash mobi, ja, ir cilvēki, kur grib vari, un tad viņi tur pārfasējās, maina nosaukumus, tur visādā veidā pārkombinējās, ja, kaut kādi jauni veidojumi veidojās, ja, bet tas vezums tur tikai purvā arvien dziļāk un dziļāk un dziļāk. No kā arī es loģiski secinu, ja, kad visdrīzāk, ja, tā problēma iespējams ir fundamentāli pašā sistēmā, ka tā pati esošā sistēma jau ir tāda, kur vienkārši nefunkcionē tā, kā mēs visu to gribētu. Jo katrā gadījumā tie rezultāti, tie augļi, ko dod šī sistēma, ja, mēs zinām, mēs šķiet Eiropā esam gandrīz jau šobrīd pilnīgi visos topos, jēdzīgajos topos esam pēdējie. Ir tā kļūda, kāpēc nenotiek, piedāvājums ir, bet rezultāta nav. Tas ir gan, teiksim, politikā, runājam par politisko partiju programmām, bet arī Latvijā mums taču bijis Latvija 2020, to visu šīs koncepcijas, jā.
Nu, man šķiet, mēs te varam runāt par tādu maģiskās domāšanas burvestības, nu, tās mantras, tie vārdi, tās koncepcijas programmas. Ja mēs te uzrakstīsim tās burvestības, tad tā viņām vajadzētu piepildīties. Un tad tu redzi, ka nestrādā tā programma, laikam nebija tur tie burvi vārdi pareizi, vai kaut kā savādāk uzrakstīt tos piedāvājumus un tos vārdus, tad tā viņiem jānostrādā, ja? Bet, īstenībā mēs zinām, ka šiem vārdiem nekādas nozīmes nav, ne jau vārdi tie, kas strādā, ir cilvēki, kuriem vai ir spējas, nav spējas, ir griba, nav griba, ir varēšana, nav varēšana, viņi saprot, nesaprot. Tad mēs nonākam, kā darbojās un strādā mūsu patreizajā politiskā sistēma, un arī te es šeit esmu šajā jautājumā diezgan pesimistisks un bēdīgs, ja? Tad problēma ir cilvēku? Pie manā skatījumā Latvijas galvenās problēmas. Un tā ir tāda, ka ļoti liela daļa no tiem, kuri šīs sistēmas rezultātā ir nonākuši dažādās varas pozīcijās, īstenībā tur tā īsti nekvalificējās. Tādā ziņā, kad viņi jau nav spējīgi īsti pildīt tās funkcijas. Ja? Tas nav tā, ka negribētu. Viņi jau daudzos gadījumos arī grib, un tas nav tā, ka viņi ir slikti un ļaunprātīgi cilvēki, ja? Bet tur tie izaicinājumi tādi, ka vienkārši viņi netiek galā. Kāpēc tādās pozīcijās nonāk cilvēki, kuri nekvalificējās? Te mēs nonākam pie tādas bāziskas tēzes, ka iespējams, ka problēma ir pašā sistēmā, kādā veidā strādā mūsu partijas demokrātijas sistēma. Pašos pamatos, ja. Mums ir bijuši pietiekami daudz cikli ar vēlēšanām, lai mēs varētu retrospektīvā redzēt, ja. Un tad mums ir viens cikls, otrs cikls. Tā problēma ir vēlēšanu sistēmā, Saeimas vēlēšanu sistēmā. To vajadzētu radikāli mainīt, tā kā tiek piedāvāts, ka jau balso par konkrētiem kandidātiem, piemēram. Vai cilvēki izvēlētos tos patiešām gudrākos prātus, kuri patiešām varētu sastādīt vislabāko valdību? To mēs nevaram zināt. Nepamēģināsi. Es varu pateikt, ka no manas skatu punkta, un tas nav tikai, kad es tur gudru grāmatu lasīju, tas ir 30 gadus skatoties aptauju datus un vērojot šo fundamentālo sabiedrības neapmierinātību un kādā veidā viņa izspēlējās caur vēlēšanām un ka viņa nemainās, paliek tikai sliktāk, un diemžēl tam ir visādas drūmas blaknes, ja? Un tad, kad es 30 gadus esmu šo vērojis, tad esmu nonācis pie secinājuma, kad izskatās, ka cēloņu seku ķēdei ejam cauri, ja, kad kaut kas nav īsti pareizi ar to mehānismu, kādā veidā mums, gudrs izsakoties, rekrutējās elite, ja, kādā veidā mums tie cilvēki, kuri nonāk vadošajās varas pozīcijās, kādā veidā viņi tur nonāk, ja. Kad ļoti daudzos gadījumos izskatās, ka tas ir sistēmas produkts. Sistēmas produkts, kad tur nonāk cilvēki, kuri nespēja izdarīt to, kas viņiem. Bet mums taču ir labākā satversme pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tika radīta, tur jau tika ņemta vērā tur Vācijas, tur konstitūcijas trūkumi, un tie trūka, un šitas, un tas. Un vispār mums ir pilnīgs zelts. Jā, tu klausies, jā, tas tā ir, bet no otras puses ir tā realitāte, ir tie aptauju dati, kur mēs redzam, ka absolūti lielākā daļa ir neapmierināti. Un vēlreiz, ne tikai tāpēc, ka dumji nav pamanījuši. Skatāmies, kā mums izskatās ar IKP un visiem mūsu makroekonomiskajiem, mikroekonomiskajiem rādītājiem 150 pozīcijās, ja, kur piekritīs, es domāju, visi, kas ar veselo saprātu kritisko domāšanu ir draugos. Nav īsti labi, ja? Un ilgstoši nav labi, un trajektorijas vispār nav labas tiem rādītājiem. Un Saimas iet un mainās, un mēs vēlam, un pat tām pašām partijām, citām partijām, trajektorijas tad iet uz to, ka pēdējais izslēdz gaisu.